Labrīt! Tehniskās problēmas šķiet uz brīdi ir atrisināts, kā mēs varam sākt ārkārtas sēdi. Šodien ārkārtas sēdē mums ir pāris, tas ir nedaudz, bet diezgan svarīgi jautājumi. Pirmais jautājums mums būtu par, kā pareizi noformulēt, par deputātu pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Tad mums būtu Smiltenes novadas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana. Un trešais būs par deputātu deleģēšanu uz pastāvīgām domas komitejām. Un ceturtais ir par Smiltenes novadas pašvaldības pārstāvu izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Tātad tad mēs sāktu ar pirmo punktu, kur mums ir nepieciešams balsojums. Tātad man laikam jānolasa, ko mēs nolēmām, vai ne? Tātad izbeigt deputātu pilnvaras pirms termiņa Aigaram Veldrem, pamatojoties uz 2025. gada 26. jūnija Aigara Veldres iesniegumu par deputātu pilnvaru nolikšanu. Izbeigt deputātu pilnvaras pirms termiņa Mārim Zālītim, pamatojoties uz 2025. gada 26. jūnija Māra Zālīša iesniegumu par deputātu pilnvaru nolikšanu. Izbeigt deputātas pilnvaras pirms termiņa Signei Balterei, pamatojoties uz 2025. gada 27. jūnija Signes Balteres iesniegumu par deputātu pilnvaru nolikšanu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Vai ir kādi deputāts vēlas kāds kaut ko? Jā, es vēlos nokomentēt. Vakarā sociālās vietnēs tika uzdot jautājumu par to, cik tā zaļā partija maksā par šīm visām darbībām. Ja? Varu pateikt to, ka 0, ja? Teiksim, samaksas nekāds nenotiek. Uz pārējiem jautājumiem, kas par tika uzdot, droši vien, kad es uz doto mirkli neatbildēšu, ja vēlāk kāds uzzināt, var paprasīt individuāli mums. Ja? Kas attiecās uz šiem deputātiem, kandidātiem, tad droši vien kāds grib dzirdēt arī komentārus. Ja? Tad komentārs no Aigala Veldres ir skaidrs. To, ka viņam darba devējs pateica, ka viņš nedrīkst apvienot domu deputātu darbā ar pastāvīgo darbu. Komentārs no Māra Zālīša, kurš pašlaik nav Latvijā, viņš ir darba komandējumā, teiksim, tāds to, ka viņam ir aizkavējies viens liels projekts, kur ir 11 miljoniem, aizkavējies dēļ iekārtu izgatavotājiem vēl vispārējā, viņam palaišanas process viņam bija jānotiek šogad nākamā gada sākumā, ar visām šīm lietām viss kavējās, un viņš plāno to, ka viņš varēs tikai pilnvērtīgi palaist nākamā gada beigās. Ar to pašu viņš neredz iespēju, ka viņš varētu pilnvērtīgi strādāt domas darbu, jo viņam būs liela aizņemtība šī projekta novešanai līdz galam. Ja? Un tad, ja viņam priekšā ir šīs izvēle, vai teiksim, novest firmas darbus līdz galam, teiksim, vai viņš produktīvi strādā, vai arī būt par deputātu, viņš izvēlējās tomēr to, kas viņam šī momentā ir svarīgāks. Ja? Tāda, kas attiecās Signi Balteri, Signi Baltere dokumentēja apmēram tādā aspektā to, ka viņai vēl pašai ir līdz galam jānokonstatē to, vai viņa grib sasaistīt savu nākotnes darbu, teiksim, ar pašvaldības darbu, ja? Vai arī viņa grib iet tādā virzienā, ko viņa pašlaik ir uzsākt savu privāto, savu biznesa virzienu, kas ir. Ja? Un tāpēc viņa arī teica to, ka viņa pašlaik tā kā nē, un tad rindas kārtībā nāca Sanita. Sanita tā kā ir uzņēmušies šo pienākumu. Uzskatu to, ka nav no visiem variantiem, teiksim, kas ir izveidojušies šeit pie tā, ka tā cilvēka grupa, kas ir atteikties pildīt dažādu iemeslu pēc, ir pienākt rindas Sanitā. Es uzskatu to, ka no tās Smiltenes novads neko nezaudēs. Es domāju, to gala rezultātu, teiksim, kas saistīts ar izglītības jautājumu, tām lietām tikai iegūs. Tāpēc skaidrs to, ka jā, šis ir jāapstiprina, jo cilvēks piespiest ar maru mēs nevaram. Un tā notiek. Atbildot, labi, ok, es pēc tam pašā beigās pēc domas sēdes individuāli arī atbildēšu uz vēl vienu jautājumu. Pagaidām. Labi. Paldies par informāciju. Ja citu komentāru nav, tad ķersimies. Jā, lūdzu. Negribu, protams, domas sēdi pataisīt pa tirgu, bet zolīdi, manuprāt, būtu, ka cilvēki atnāktu un pastāstītu paši, nevis caur PR sekretāru, deputātu kolēģi, nodot savu informāciju. Tas, man liekas, ir tāds labas pārvaldības princips, ka cilvēks godprātīgi pastāsta, kādēļ viņš negrib ieņemt savu amatu. Šī informācija, ko pateica kolēģis Aleksejevs tikko, ir pretrunā ar to, kas ir mana informācija. Un es vēlētos, lai šāds stiliņš nebūtu turpmāk vismaz, jo tas nav smuki, ka cilvēki ir ar savām
balsīm gājuši, gan makšķerējuši, gan stāstījuši par Smiltenes novadu, cik būs liels pienesums no viņiem. Jūs šodien pārstāvat Zaļā partija 2 deputāti, viens pilnvērtīgs juridiski, otrs vēl uz robežas. Īsti nav deputāts. Es neesmu redzējis ne Mežuļkungu, ne pirmā sēdē, ne otrā sēdē. Un man ļoti gribētos, lai mēs šeit būtu ne tikai saukļos, bet arī darbos, tādi principiāli, caurspīdīgi un nepītu dažādus stāstus ārpusē šai ēkai. Jo laba pārvaldība nozīmē runāt skaidru valodu, lai cik tas ir nērti vai neveikli. Ja cilvēki, kas bija jūsu sarakstā, ir ienākuši tikai tāpēc, lai makšķerētu kādam balsis, jo viņiem ir, zināma auditorija, man ļoti žēl, ka tik lēti cilvēki ir uzķērušies, jo jums bija arī cienījami cilvēki sarakstā. Un es labprāt dzirdētu Signu Balteri, Māri Zālīti un visus pārējos, kas ir bijuši. Man nekas personīgs nav pret Sanitu. Absolūti nekas. Bet šis nav labais tons, kādā vajadzētu nākamos 4 gadus strādāt. Cilvēki var pastrādāt mēnesi, 2, 3. Tur neredz nevienu objektīvu iemeslu. Likums ļauj savienot darbu ar deputātu pienākumu. Paldies! Vai būs Īsts komentārs to, ka, kā jau es pieminēju, to, ka Māris Zālīts ir komandējumā, viņš pašlaik neatrodas Latvijā. Aigars Veldre atļaušos pateikt, viņš jau ir iepriekšējās sēdes laikā un pieminēja un teica to, ka viņam darbs neatļauj apvienot, tāpat tā informācija arī bija. Tāpat viņš arī to informāciju palaidis publiski. Signa Baltere, kāpēc šodien nepiedalās vai neatnāca, to es nevaru tagad nokomentēt. Ja šeit tiek virzīts uz to, ka ir noticis kaut kāds mērķtiecīgs darbs vai vēl kaut kas, teiksim, attiecībā uz to, tad es to apbēdināšu, ja, to, ka mērķtiecīgs darbs nav noticis, to, ka tā situācija ir izveidojusies pat pa sevi. Varētu to varbūt piekrist to, kā tu saki, to, ka iespējams to, ka vēlētāji šī momentā var justies maldināts, ja, bet arī pašā laikā, ja mēs paskatāmies tos vēlēšanu rezultātus, tad viņi diezgan tuvi, ja, teiksim, tur tā plus un mīnus un tā tālāk, ja. Tāpēc mans viedoklis, jā, uzdevāt jautājumu arī par Aināru Mežu, un Ainārs Mežos vēl, diemžēl, ir Ukrainā. Viņš vēl nav atgriezies Latvijā uz doto momentu, tāpēc viņam bija jāizbeidz darba attiecības. Un, jāsadara tie darbi līdz galam, jānodod arī vēstniecība, viss jāskārto. Jā. Tāpēc viņš arī netika uz 26, un tāpēc viņš netika arī tagad uz 30. Viņa vietā pieņemt lēmumus vai vēl kaut ko, diemžēl, es nevaru pateikt, tāpēc viņam ir savu galvaspētiem, savs viedoklis. Tāda īsta atbildīs komentārs par jautājumu. labi? Paldies par informāciju. Uzsāku balsošanu. Lūdzu deputātiem balsot. Tā, visi tās ir nobalsojuši, tad es balsošanu slēdzu. Par 12 pret 1 lēmums ir pieņemts. Tad virzamies pie nākamā jautājuma par Smiltenes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Vēlos uzreiz arī izvirzīt kandidatūru Astrīdi Harju. Manuprāt, cilvēks, kam ir ļoti liela pieredze un zināšanas par novadu pārvaldību, tīri no savām personīgajām arī interesēm, man būtu ļoti svarīgi, ka Astrīda ir komandā, kas palīdz iepazīstināt ar lietām, ko es nezinu. Gan būtu liels atbalsts viņas zināšanas vadot Smiltenes novada domu. Vai ir vēl kādi citi kādas kandidatūras? Jāpārslēg? Jā. Tā, pabeigt izskatīšanu. Kā es teicu, sākumā būs tādas lietas. Tā. Tā. Tātad, ja nav citu kandidatūru, tad ķersimies pie balsošanas. Par balsošanas kārtību es lūkšu palīdzību Mārim nedaudz pastāstīt. Jā, godātie deputāti. Balsošanas kārtība faktiski atbilstoši pašvaldību likumā pēkšņi pants aizķērās 13. pantam. Ir analoģiski kā ir domas priekšsēdētāja balsošanas. Tā kā pēc likuma tad jābalso vēlēšanu zīmē. Jā.
sagatavosim vēlēšanu zīmes par balsošanas procesu. Tātad jūs parakstīsieties un saņemsiet vēlēšanu zīmes. Jā, izdarīsiet atzīmes par, par vai pret kandidātu, par cik ir viens kandidāts tikai, jā. Un tad saskaitīsim vēlēšanu zīmes un rezultātu paziņosim. Tātad ievēlēts ir tas tieši tāpat kā vairākums no ievēlēto deputātu skaita, respektīvi 8 balsis ir nepieciešams, lai kandidāts tiktu ievēlēts. Pirms tam mums ir viena lieta, kas jāizdara, ir jāizveido šī balsu skaitīšanas komisija. Jā, 3 cilvēku sastāvā domas priekšsēdētāja vēlēšanās to nodrošināja vēlēšana komisija. Šeit ir jāizvēl no sava vidus, jebkurš vēlētājs, kā saka. Jā. Tā kā tas ir jāizdara pirms, un pēc tam mēs varam ķerties klāt pie balsošanas. Īsumā tas. Paldies. Es gribētu izvirzīt Otāru Putrāli. Tā viena no balsu skaitīšanas komisijas. Mums vajag 3, ja? Jā. Kolēģi. Jā, mēs tad Baibu Šķērīti izvirzām. Paldies. Vēl vienu. Ja, ja nav iebildumu, jā, tad. Ja? Labi. Baibu Šķērīti, Otārs Putrālis un Sanita Brieda. Tad cik mums tagad ir pārtraukums? Nevajag? Sagroboties iepriekšējā jautājumā. Es zālēs 14 un 13 balsot. Jā, pirmā jautājuma viņi vēl nevarēja balsot, un tagad nākamajos vajadzētu. Jā. Tu par sevi?
Labi, kolēģi, balsojums ir noslēdzies. Tātad mēs esam saņēmuši 14 derīgas zīmes. 14 balsis ir par Astrīdu, 0 pret. Apsveicu ar ievēlēšanu. Jā. Paldies, kolēģi! Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Tas ir arī uzticības, protams, balsojums kopīgai sadarbībai un darbam. Un kā jau esmu teikusi, ka visumam nav citu roku, kā tikai mūsējās un mūsu prāti. Strādāsim kopā, darīsim kopā. Esmu par kopdarbu. To pierādīja arī pēdējais gads, kas bija, kurā strādāju. Un man patīk, kad ir viedokļu dažādība, patīk arī pastrīdēties. Un, protams, ja es kļūdos, es arī kļūdas atzīstu. Un neskatoties uz to, kad ilgstoši strādāju pašvaldībā, protams, ir pieļautas kļūdas, un tās arī atzīstu un no tām mācos. Darbs nebūs viegls, bet visiem kopā tas ir padarāms. Paldies! Un paldies, protams, vēlētājiem! Dodamies tālāk pie trešā jautājuma par Smiltenes novada pašvaldību domas pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. Iepriekšējā nedēļā konsultējos ar pilnīgi visiem ievēlētiem sarakstiem, centos ņemt vērā visu intereses un vēlmes. Protams, matemātika brīžiem ienes savas korekcijas, jo ir tātad 7 deputāti izglītības un kultūras sportā un 7 deputāti sociālā un 11 finanšu komitejām. Pie tā arī tad to principu mēs tā kā vēlējamies arī saglabāt. Tātad piedāvātais lēmuma teksts, tātad ievēlēt Smiltenes novada pašvaldības domas finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgajā komitejā deputātus Ervinu Labanovski, Astrīdu Harju, Otāru Putrāli, Edgaru Plētienu, Vairi Trallu, Miku Tubicki, Edgaru Avotiņu, Andri Abrāmovu, Girtu Freibergu, Dainu Aleksēju, Aināru Mežuli. Ievēlēt Smiltenes novada pašvaldības domas sociālo un veselības jautājumu pastāvīgajā komitejā deputātus Edgaru Avotiņu, Baibu Šķērīti, Ilzi Palmu, Andri Abrāmovu, Girtu Freibergu, Astrīdu Harju, Dainu Aleksēju. Un ievēlēt Smiltenes novada pašvaldības domas izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgajā komitejā deputātus Baibu Šķērīti, Vairi Trallu, Otāru Putrāli, Edgaru Plētienu, Andri Vilkasti, Sanitu Briedi un Aināru Mežuli. Kolēģi, vai ir kādi iebildumi vai komentāri? Briedi, jā, tur nepareizi ierakstīts, jā. Man priekšlikums. Varbūt tajā izglītības, kultūras un sporta komitejas pastāvīgajā deputātu sastāvā varbūt es ieteiktu Aināru Mežuli aizstāt ar Ilzi. Ko jūs sakat? Pēdējā komitejas. Nē, es atvainojos, šādu balsojumu. Tāds ir saskaņots. Bet, ko saka zaļie, varbūt viņi ir par? Pret? Ainārs Mežulis izrādījis vēlēšanu šī komitejā darboties, un es neredzu iemeslu, lai viņu izslēgtu no šejienes. Ja? Labi, skaidrs, paldies. Vai tu atsauc savu priekšlikumu? Jā, paldies. Vai ir citi priekšlikumi? Ja nav, tad liek uz balsošanu. Paldies, balsojums ir noslēdzies. Pār 14 pret 0 atturās 0. Paldies jums. Tad dodamies tālāk pie 4. punkta. Par Smiltenes novada pašvaldības pārstāvu izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.
Izvirzīt Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Ervinu Labanovski kā Smiltenes novada pašvaldības pārstāvi darbam Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Atzīt par spēku zaudējuši Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 24. oktobra lēmumu numuru 696 par Smiltenes novada pašvaldības pārstāvi izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Sēdes protokols numurs 1382. Nezinu, kā izrunāt šo zīmi. Paragrāfs. Un trešais lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Kolēģi, vai ir kādi komentāri? Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Paldies, visi ir nobalsojuši. Pār 14 pret 0, atturas 0, lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi! Līdz ar to mēs esam raiti izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Tad tiekamies nākamajās sēdēs un darbos. Paldies jums!